Muzikantu dziesmas. Vakar, cienījamo klausītāji, ir laiks nedaudz pāri 7, un ēterā raidījums Muzikantu dziesmas. Mani sauc Atis Sauzāns, un es būšu šajā stundā raidījuma vadītājs. Pirmā dziesma būs no mūsu jaunās koncerta programmas No 4 novadiem austs, dziedās Ginta. Tas būs koncerta ieraksts un principā diezgan ekskluzīva iespēja jums nedaudz ieskatīties šajā koncertā. Dziesmas nosaukums Teici valodiņa dzied Ginta Krievkalne, un dziesmas aranžētājs ir Kristaps Krievkalns. Jūs dzirdējāt dziesmu Teici valodiņa, ko izpildīja Ginta Krievkalne. Atgādinu, ka studijā ekskluzīvi Atis Sauzāns, un šobrīd es gribu pastāstīt vēl par šo te programmu No 4 novadiem austs, no kuras tikko šī dziesma arī skanēja. Programma, kas šobrīd, manuprāt, priekš manis un priekš vēl dažiem dziedātājiem Latvijā ir viena no aktuālākajām, kas radās kā ideja nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ, braucot mašīnā man kopā ar Samantu no viena Ziemassvētku koncerta. Un radās ideja, ka vajadzētu kaut ko radīt kopīgu un būtu skatuves kopā. Un tad mēs sapratām to, ka labprāt pastrādātu arī ar Gintu Krievkalni, kas vienā Ziemassvētku koncertā aizstāja Samantu. Un tad mēs sapratām, ka mēs esam katrs no cita novada un ka pietrūkst vēl Kurzemes. Un tad mēs izdomājām, ka varētu arī ieaicināt Igo. Un šie 4 dziedātāji sanāca kopā un radās programma No 4 novadiem austs. Un ļoti vienkārši ideja un arī koncepta būtība. Katrs dziedātājs pārstāv savu novadu, Ginta pārstāv Vidzemi, Latgali pārstāvu es, Samanta pārstāv Zemgali un Igo pārstāv Kurzemi. Un nākošo dziesmu es gribētu pieteikt tieši arī konceptā, kā iet vispirms Vidzeme, pēc tam iet Latgali. Latgali pārstāv es un nākošā dziesma ir latgaliešu tautas dziesma Toļi dzeivoja Muna mēlo. Sazatīt, tu ani ceļoji mūna
līsi ar mūsu zirgu, jošu mēlu apsavāt. Ņemšu stāv līsi ar mūsu zirgu, jošu mēlu apsavāt. Laukā sarēļ, vieno roku ar tu sviere, otrus laukā sarēļ. Hei, dārau kaušīm un amīlo, es jau tevi apamēš. Dārau kaušīm un amīlo, es jau tevi apamēš. Pamešu, mūžām citas namīļos. Es jau tevi pamešu, mūžām citas namīļos. Hei, tu arī dzīvoji mūnā mīlo, es nevaru sazadīt. Tu arī dzīvoji mūnā mīlo, es nevaru sazadīt. Turpinot stāstu par šiem 4 novadiem, laikam jāpieskarās tematam par repertuāru. Faktiski tā galvenā doma šajā koncertā bija, lai katrs dziedātājs pēc savām izjūtām, pēc savas saprašanas par to savu novadu, lai katrs izvēlās dziesmas, ar kurām viņš, kā viņam šķiet, viņš pārstāv savu novadu. Ginta izvēlējās diezgan daudz tautas dziesmas, bet ne tikai tautas dziesmas. Ginta faktiski koncerta pirmajā daļā ir tikai tautas dziesmas, ko aranžējis Kristaps ir. Bet man sanāca tā, ka praktiski visas tautas dziesmas es dziedu latgaliešu valodā, jo, manuprāt, tā latgales izpausme ir tieši šajā te valodā. Interesanti bija Samantai, jo Samanta meklēdama dziesmas par Zemgali, viņa tā kā bija saskārusies ar lielām grūtībām, jo viņa saprata, ka tieši dziesma par Zemgali nav nemaz tik daudz, bet Samanta, lai gan varbūt tāds nedaudz sākumā bija saskumusi, bet viņa, man liekas, atrada ļoti labas un ļoti spēcīgas dziesmas. Un nākošā dziesma, kas izskanēs, ir Samantas izpildījumā. Dziesma saucās Zemgalē, un, manuprāt, dziesma ir viena no spēcīgākajām koncertā vispār. Lai skan dziesma Zemgalē. Zemgalē
tava zeme paliks, kamēr slāp straumēm simgalē būs palīg. Esi mierīgs, tava zeme paliks. Tavās sētās, kamēr tavas sētas jumtī balos spārnēnā svētā. Tavas saknes tavā zemē, tavas saknes tavā zemē, tavas pēdas tavā sētā, tavas pēdas tavā sētā, kamēr tavas sētas jumtī balos spārnēnā svētā. Izbaudi dzīves košās krāsas. Redzi prieku! Tikai Optio optika veikalos. Vienas dienas kontaktlēcas par 35 centiem gabalā. Optio optika. Es mīlu savas acis. Sīkāka informācija veikalos. Vai Kristaps Poziņš būs pirmais latvietis, kurš spēlēs NBA zvaigžņu spēlē? Tas atkarīgs tikai no tevis. Atver vote.nba.com un nobalso. Par daudz nebūs. Par daudz nebūs. Par daudz nebūs. Es domāju, ka jā. Latvijas Radio 2 raidījums Muzikantu dziesmas. Izskanēja dziesma Zemgalē Samantas izpildījumā. Jūs arī dzirdējāt to, ka tur spēlē dzīvie mūziķi. Labs nosaukums dzīvie mūziķi, bet tā mēs mēdzam runāt. Pavadījumus faktiski noaranžējis lielākoties ir Artūrs Palkevičs, ar ko es kādreiz strādāju veiksmīgi. Arī visus oranžā kora aranžējumus Artūrs palīdzēja taisīt. Uz bungām mums ir Nelli Bubujansa, pie taustiņiem tikko pieminētais Artūrs Palkevičs. Ģitāru spēlē Ēriks Upinieks un basu mums spēlē Modris Laizāns. Jā, un vēl es pieminēju Igo, bet vēl neesmu neko teicis par viņa repertuāru. Un faktiski par Igo dziesmām laikam bija vislielākā izvēle tieši no Igo dziesmām, kas raksturo Kurzemi, jo Igo ir pats nāk no Kurzemes, un šī Kurzemes sajūta un šī Liepājas sajūta viņam, manuprāt, katrā viņa dziesmā, tāpēc tā izvēle bija ļoti liela, un mēs sēdējām pie Igo mājās, un tās dziesmas izvēlējāmies, un manuprāt, izvēlējāmies vispiemērotākās dziesmas koncertam. Dziesma, kas tūdaļ skanēs, Aivars Hermanis uzrakstīs mūziku, un Igo šai dziesmai, kas sākumā bija kā instrumentāls skaņdarbs, izdomāja arī vārdus. Un arī ļoti labs Kurzemes raksturojums dziesma ar nosaukumu Liepājas iela Kuldīgā.
Debesīs slapenas, kā rokās paceltas kvēl. Vakars vēls aicina ielās brāzmainiem laikiem nolemti. Sirmienāmi kareivji, plec pie pleca, jau gadu simtiem gaistošu kā pieskārienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams iemīlso dienu, gaistošu kā pieskārienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams dienu paņem sev līdz. Skatiena tālumā, ieloga blakus krūdziņā, sveces asarā. Es vasarā ziemā, tu viena soļa tuvumā, siedošā rāds laupumā, sveces liesmiņā. Vasarā ziemā, gaistošu kā pieskārienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams iemīlso dienu, gaistošu kā pieskārienu vējā. Viegli saules stars rietēdams dienu paņem sev līdz. Pieskarienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams iemīlso dienu, gaistošu kā pieskarienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams dienu paņem sev līdz. Gaistošu kā pieskarienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams iemīlso dienu, gaistošu kā pieskarienu vējā. Tik viegli saules stars rietēdams dienu paņem sev līdz. Gan to pārvedīs uz ausis rīts. Izskanēja Igo un Aivara Hermaņa dziesma Liepājas iela Kuldīgā. Dziesma no
programmas no 4 novadiem Austs. Programma, kas skanēs Latvijas kultūras namos vēl visu pavasari. Ja konkrētāk, tad varētu pateikt to, ka Tukumā mēs esam 30. janvārī, Ādažu kultūras centrā mēs esam 5. februārī, Madonas kultūras namā 7. februārī, Cēsīs Cata kultūras namā 12. februārī, Prēļos 19. Alūksnē 13. martā jau Limbažos 26. martā. Bet, es domāju, ka tie arī nav visi koncerti. Ja būs vēl, tad gan jau jūs uzzināsiet. Nākošā dziesma ir dziesma, ko izpilda Igo koncertā. Tas ir pirmās daļas noslēguma dziesma, Zemes rīts. Es domāju, ka viena no arī spēcīgākajām dziesmām, lai skan šī dziesma. Kā patvērumu meklēdams, pie manis lido nakts tauriņš, un tā uz brīdi man aplaukstā tie, kas vakardiena un tikko jausams rīts. Zāles stiebru domīgs liemezēns augsts slīd. Pēc mirkļa drīz rīts rasas lāsem modīsies. Un pēc mirkļa pāri pļavai klātais miglas klusums izgaisīs. Un pēc mirkļa miglas klusums līdzi upes straumē aizvīsies. Sācies vēl viens rīts, ir sācies vēl viens zem.
Nākošā dziesma, ko es arī gribu nedaudz izstāstīt par dziesmas tapšanu, vārdus uzrakstīja mana sieva, un es gribēju uzrakstīt viņai kā pārsteigumu dzimšanas dienā dziesmu, un tapa dziesma ar tauriņa spārniem. Un šī dziesma no citas programmas, kas šobrīd ir ļoti aktuāla man tieši personīgi, programma saucās Sirds dziesmas. Šo dziesmu programmu mēs iesākām tieši Siguldā viesnīcā, kur mūs uzaicināja uz divdaļīgu koncertu grupu, un pēc šī koncerta, pēc šiem te panākumiem, pēc cilvēku ovācijām mēs sapratām, ka ir jāturpina. Programma šī spēlē tiek divās daļās, kas ir interesanti, ka tas nav īsti tā kā koncerts, bet kā muzikāls vakars, kur cilvēki sēž pie galdiņiem, cienājas ar kādu dzērienu, ar kaut kādām uzkodām. Vakars divās daļās, sākotnēji ir vairāk tā kā manējās dziesmas, un otrajā daļā gan aiziet zināmas dziesmas un kaut kādi šlāgeri, un cilvēki īstenībā arī ar lielāko prieku nāk klāt un pasūta dziesmas. Faktiski tas ir tāds vakars, kurā pats galvenais ir tāda omulīga atmosfēra, muzikāla atmosfēra. Lai skan dziesma no šīs te programmas ar tauriņa spārniem. Sajūtu plecos trīsas, it kā spārni man dīktu, kā milzu tauriņam, pavasarīgam. Esi man līdzās, kad pacelšu tos, esi man klāt, lai es nenobītos. Ja spārni tev doti, tad iemācies lidot, ja sirds tevi vada, tad sekotai līdz. Sajūtu plecos trīsas, it kā spārni man dīktu, kā milzu tauriņam, pavasarīgam. Esi man līdzās, kad pacelšu tos, esi man klāt, lai es nenobītos. Ja spārni tev doti, tad iemācies lidot, ja sirds tevi vada, tad sekotai līdz. Atver krūtis vaļā, lai vējš sirdī glāstā, lai pasaulē salpā sitas tev sejā. Mana sirds ir pilots lidmašīnai ar tauriņa spārniem. Mana sirds ir pilots lidmašīnai ar tauriņa spārniem. Esi man līdzās, kad pacelšu tos, esi man klāt, lai es nenobītos. Ja spārni tev doti, tad iemācies lidot, ja sirds tevi vada, tad sekotai līdz. Atver krūtis vaļā, lai vējš sirdī glāstā, lai pasaulē salpā sitas tev sejā. Mana sirds ir pilots lidmašīnai ar tauriņa spārniem. Mana sirds ir pilots lidmašīnai ar tauriņa spārniem. Mana sirds ir pilots lidmašīnai ar tauriņa spārniem. Latvijas Radio 2 studijā šo pusstundu ar jums bija kopā mūziķis Atis Auzāns. Jūs klausījāties dziesmas no koncerta no 4 novadiem austs, arī no jaunās programmas, kas ir šobrīd aktuāla Sirds dziesmas. Tiekamies koncertos, un nākamajā pusstundā jūs dzirdēsiet manas arī izvēlētas dziesmas. Lai labs jums šis gads, lai jauks šis vakars. Visu labu! Atā! Muzikantu dziesmas.